Sada dolu start, ajte nu nakon što zalikne, buď Niciju, Ediju na logu. Tigu E8 motoru. Aleksandrs Striktsatebībās nobija pielās Gumogadu un šodien Latvijas Friedrichs taktiskajai pagaidām ir viens no līderiem. Tad ir sagatavota un aiziet mēs virdām B8 trasē. Es domāju, ka būtības nekāds nezagādās, ko mēs sākam līkumā. Un, diemžēl, Stalionis. Трудно удержать, наверное, V8 мотор. Настолько легкой машине такой мотор, это все-таки проблема. Tikmēr uz starta es jau redzu Ediju Daksu. Maza pauzīte, prasa konkurāciju, lai mēs saliktu kā viņai būtu jāizskatās. Un ieslēdzot trasē Edijas Daksā, viens no pieredzējušākiem driftējiem Latvijā. Izsniedzās no brūkotājiem. Mēs kā veicies, pirmais kvalitātes ieroties. Tātad gatavojamies nākošajam braucējam, Finland Racing. Jātika sagatavotas protīgs klasē, tādiem žēl, visi jau piedod, tāpēc mēs šodien mēģinām piedalīties. Tieši aplausi, ļoti parodams atparām. Man kliņķis daudz dūmu ātrums, tieši tas, ko mēs gaidām šodien no drifteriem.
startē gatavojās Aleksandrs ar savējo BMW 30, 8. numurs Aleksandrs Emītiems Ulu. Mēs dzirdam BMW skoņi. Skaņa viennozīmīgi. Sākam sāslīdī. Kaut kas nolūst, mazliet riepas tieši tā, aplaudējam halas. Tātad atkal dodamies sakot trasi, ko mēs darām ļoti bieži. Nissan 200 X13. Pirmais iebrauciens sanāks ļoti labs. Skatīsimies, kurš mums parādīs otrajā. Ļoti labs iemeties līkumā. Un tagad būs pārsties. Tagad tik tuvu nobrauc sierai, ir labi. Edijam viennozīmīgi viens no labākajiem pagaidām braucieniem. Bet tev vēl ir trešais, es domāju, aplausi tātad viņš arī uzteiks, es domāju, ka viņš ir trešo braucienu. Paldies tev, Edij! Un tikmēr jau 10. numurs, kas? Un tagad uz startu dodās 8. numurs Aleksandrs Emītiems un 4. skoņi. Bet nebija iebraucami veiksmīgi, tagad skatīsimies, kas notiks trešajā. Skatītājs izskatās, ka bija apmierināti ar viņas sniegumu. Es domāju, noteikti viņš ir vislielākā šaubu. Mums pagaidām parādīs, ka katrā iebraucienā viņš ir paspējis kaut ko liet. Redzēsim, kā to vērtēs tiesneši. Bet noteikti numurs izskatās, ka jau ir gatavs otrs kāsai. Un tieši tā, viens ir novarīt, numurs atvars ir gatavs. Jo tūlīt jau dosies trasē 9. numurs Edijs Ulkas, atkal viņam būs sev jāpierāda trešajā Edijs braucienā. Domāju, ka viņš devās ļoti labi.
ļoti, ļoti skaisti brīdis. Un ļoti ātrējām tās brīdinām, kas ir bonus viņam. Es domāju, ka mēs noteikti viņam varam aplaudēt, jo pirmajos divos mums parādīja ļoti skaistu driftu. Un es domāju, ka noteikti tiesa šo pamanīju, un mēs viņu redzēsim arī tālāk. Es domāju, ka pārsteidzošs rezultāts. Aplaus Kasparam, paldies tev! Tātad Buņevs, kas gatavojas 11 numurs, R1 Zub ar BR-E-306, kas stāv jaudīgs M3 motors. Un mūsu draugi no Lietuvas ar 12 numuru, kas tur viss elektra.